Sveicu jūs šajā rītā Liepājas Baptistu Pāvila draudzes baznīcā, 2. adventas svētdienas dievkalpojumā. Man ir prieks, ka mēs varam būt kopā, pulcēties ap Kristu, jo Kristus ir tas, kurš ir atdevis savu dzīvību, lai mēs nepiedarētu vairs sev, lai mēs nedzīvotu vairs sev un iznīcībai, bet dzīvotu viņam un dzīvībai un dzīvības pārpilnībai. Aicinu šo dievkalpojumu iesākt ar kopīgu lūkšanu. Piecēlušies, lūksim. Dievs, mēs nākam tavā priekšā, tāpēc, ka tu vienīgais esi cienīgs saņemt mūsu slavu, mūsu godu un visu, kas mums pieder, visu, kas mēs esam. Tiešām svētī mūs šajā rītā savā žēlastībā, nomierini mūs, palīdz mums skatīties uz tevi, palīdz redzēt to, kas tev nav patīkams, kas ir grēks, kas ir netīkams, un šķīstī mūs no tā viss savā žēlastībā. Jēzus Kristus asinīs. Mēs uzticam sevi tev, lai meklētu tevi no visas sirds, redzētu, dzirdētu, paklausītu un godinātu ar savu dzīvi. Slavēts, lai tu esi mūžīgi. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pirms dziedam dziesmas, mēs ieklausīsimies dažos ziņojumos. Pirmkārt, liels paldies visiem, kas vakar un aizvakar piedalījās un palīdzēja Ziemassvētku labdarības tirdziņu organizēšanā un veidošanā. Tuvāk informāciju pastāstīs Liene pēc nedēļas, kad viņi būs atpakaļ, jo šorīt Toms Bermaks ir aicināts kalpot Vaņots draudzē, un tā kā viņi visi ģimene aizbrauc tur. Bet paldies visiem par to daudzveidību un daudzkrāsainību, kas tika nodrošināts šajās divās aizgājušajās dienās. Tad vēl, skatoties uz priekšu, pa nedēļu tās aktivitātes ir tādas pašas kā parasti, gan lūkšanas svētbrīds pirmdienās un viss tās aktivitātes nedēļas laikā, kas jau nu ir tas. Es neminēšu burtiski vēlreiz, jūs varat paņemt draudzes acis, kas ir jauns izdevums šajā dienā priekš decembra. Paņemiet, tur viss tas ir rakstīts.
Īpaši gribu aicināt atcerēties bērnu vecākus, ka 20. decembrī 5:00 ir ieplānots Ziemassvētku vakara bērnu dievkalpojums, un arī visi citi pieaugušie lieciet to pie sirds, ieplānosim to laiku, lai nāktu šeit un dzirdētu un redzētu bērnu programmu, kur tiek gatavot. Un paldies visiem, kas ir iesaistījušies, lai arī to gatavotu. Tad vēl mēs veidojam Liepājā pie Pāvila draudzes skolu, kur būs iespēja mācīties teoloģijā tāds pamatpriekšmets, un vienkārši aicinu izmantot šo izdevību. Tā ir fantastiska iespēja 2 gadus mācīties katru otro nedēļu, kad braukšu šeit pasniedzēju un mācījos kādas pamatpriekšmets teoloģijā. Tas būs labas zināšanas, kuras mēs varētu iegūt tādā veidā, un es aicinu jūs par to domāt un lūgt, atbalstīt, bet jo īpaši mācīties, izmantot šo izdevību. Gal galā tā tiešām ir fantastiska iespēja, ka nav jābrauc uz Rīgu, bet ka mums piebrauc klāt. Tā kā domājiet un lūdziet par to. Un tad, kad šodien dievkalpojums tūlīt kā noslēgsies, tad mēs tūlīt baudām arī vakarēdienu šeit. Mēs svinam Kristu ne vairs kā mazu bērniņu, kurš ienācis pasaulē, bet mēs svinam viņu kā savu glābēju un kungu, kā visas pasaules pestītāju. Vakarēdienā to tad arī pieminēsim. Un jūs varat paņemt arī mūsu izdevumu gan draudzes acis, gan arī baptistu vēstnesi, un jo īpaši šajā svētku laikā, lai aiznestu kādam un iepriecinātu kādu un pastāstītu par Kristus nākšanu pasaulē. Tā, vēl draudzes priekšniekam informācija, un tad mēs dziedam dziesmas. Jā, labrīt. Tāds īsts paziņojums vai atgādinājums vecākiem ar vairāk, kad mums kopš vakardienas nedarbojās lifts, jo ir attiecīgi cilvēki ļoti daudz vizinājušies ar viņu. Tad lūgums vienkārši vecākiem pieskatīt bērnus, jo lifts ir domāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar ratiem. Un vienkārši, ja viņš saplīs, tad jāmaksā mums visiem, lai viņš saremontē, tāpēc būsim visi acīgi un pieskatīsim. Otra lieta ir tāda, kad diezgan nesmuka, tas, ka mūs regulāri sāk apzakt. Lūdzu, skatieties sev līdzi savām mantām. Vairāk gadījumu bijuši, vairāk gan draudzes namā tas noticis un ir identificēts kā jauns vīrietis, kas tas varētu būt. Lūdzu, skatieties, sekojiet savām mantām, līdzāk citu mantām. Ja ienāk kāds, tad palūdziet, ko meklē un nokārtojiet to lietu līdz galam. Ja ir kāds aizdomas, tad sauciet vai mani, vai Mārtiņu, vai Tomu, vai vēl kādu. Vienkārši dodiet ziņu, neesiet vienaldzīgi. Paldies! Tagad es aicināšu jūs dziedāt līdzi, jo ir kopdziesmas, bet šajā reizē es atgādināšu, ka jūs varat darīt, kā jūs jūties ērti. Ja jūs jūties ērti dziedot dziesmu stāvot kājās, un jums liekas, ka jums ir jādzied Dievam par godu stāvot kājās, tad stāviet kājās. Un ja jums liekas, ka ir ērtāk sēdēt, tad sēdiet. Pirmās 2 dziesmas būs no lapiņām, kā arī uz ekrāna. Pirmo dziesmu dziedāsim par tuvumu, par to, cik ļoti Dieva tuvums spēj mūs mierināt, dziedināt un atbrīvot. Un kad patiesībā esot ar Dievu, tikai tad mēs varam būt brīvi no tā apkārtējā, kas mūs saista. Tas aicinu jūs dziedāt līdzi. Tava tuvumā atnāk.
iedrošina. Tava balss, kā neviena cita, dziedina un atbrīvo, tavu sirdī apazīt. Atbrīvo, tavu prieku izbaudīt. Atbrīvo, tavu sirdī Tava balss, kā neviena cita, dziedina un atbrīvo. Mazu ievadu par šo dziesmu, un šī dziesma saucās Savu sirdi atdod. Un īstenībā jāsaņem drosmi, lai to dziedātu, jo šajā dziesmā ir tas, ka mēs atdodam visu, savu sapņu, savu to, ko mēs visu šajā pasaulē esam iecerējuši izdarīt, lai Dievs ar mums var darīt lielas lietas. Un tāpēc es izaicinu, ka tiešām dziedam, ka neliekuļojam to, ko mēs sakam, bet šī dziesma, kas ir uzrunājusi tieši mūsu, kas šeit spēlējam, un šajā dziesmā mēs nebaidamies būt paši, un man liekas, tas arī ir daudz, tāpēc uzdrīkstieties dziedāt patiesi Dievam to, ko jūs jūtat. Savu sirdi atdodu, un visu, kas man dars, to visu nolieku pie tavām kājām, kungs. Tev sapņus atdodu un savu taisnību un visu lepnumu par jaunu dzīvi solītu. Un es atdodu visu tev, un es atdodu visu tev,
savu sirdi atdotu, un visu, kas tai dārgs, es visu nolieku pie tavām kājām, kungs, tev sapņus atdodu, un savu taisnību, un savu labnumu, par jaunu dzīvi solītu. Nākamā dziesma būs no grāmatas 624. dziesma. 624. Nāc, kungs, svētījošais labais, manā sirdī dziesmu des. Ņem no žēlastības traumes, liec, lai tevi teicu es. Māci mīlestības dziesmu, lai tā deg kā uguns sāls, un lai svētā garā liesmas klavo mīlestības vārds. Tavas mīlestības vārā es šeit stāvu un neskats brīvs. Tavas rokās, tavā garā, zinu vienmēr būšu dzīvs. Kad es klīstu prom no mājām, mani gādā Jēzus tavs, un kad briesmās slīpst man kājas, uzceļ mani Jēzus pats. Ak, es vienmēr jūtu cīņu, atmest to, ko devis Dievs. Bieži klīstu prom no viņa, labāk glābtnī valdos viens. Satver manu vājo sirdī, viens tai beidzot maldos tā. Piedod, kungs, kā esmu grēcīgs, piespied mani cieši klāt. Satver manu vājo sirdī, viens tai beidzot maldos tā. Piedod, kungs, kā esmu grēcīgs, piespied mani cieši klāt. 319. dziesma no dziesmu grāmatām. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestība. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestība. Un tev es sirdī atveru
brīdī mēs liksim ziedojumu. Tas ir brīvprātīgs. Mēs iesaistamies Dieva valstības darba paplašināšanā un darīšanā visos un dažādos veidos. Ziedojums ir viens no tiem veidiem, kā mēs esam aicināti iesaistīt. Un nekad nedomāsim, ka mēs maksājam ar to Dievam kādu parādu, vai arī, ka mēs pērkam Dievu. Tā ir mūsu priekštiesība, ka Dievs savā žēlastībā mūs iesaista, ka Viņam ir tā labvēlība uz mums, lai mūs neiznīcinātu, bet mīlētu Jēzu Kristu un ļaut mums būt šajā pasaulē tajā brīdī, kad mēs Viņam kalpojam, tajā brīdī, kad mēs ziedojam, būt Viņa mīlestības baudītājiem. Ar tādu patiesu pateicīgu sirdi arī šajā brīdī aicinu ziedot. Projām paņēmi, mani uzrunāji tu, ceļos tavā priekšā pakrītu. Esmu te, jo mani velk tava mīlestības spēks, vēlos tavu skatu ieraudzīt, tu man vajadzīgs. Man vajadzīgs, kungs, tik tu, kungs, tu man vajadzīgs. Tu man vajadzīgs, kungs, tik tu, kungs. Manu sirdī mainīji, dziesmu jau iedevi, glābei tik mīri, tu mani uzrunā. Kur gan bez tevis būtu es, manis tev nomīli, tevi no mieru valda veselē. Tu man vajadzīgs, tu man vajadzīgs, tik tu.
Kungs Jēzu, mēs esam tavā priekšā. Un tiešām tu vien mums esi vajadzīgs. Un tu mums esi vajadzīgs. Un šo ziedojumu arī nesam un lūdzam tavu svētību, žēlastību, gudrību pār tā pielietošanu. Lai tas tiešām tev godu dod, katrs cents. Un lai mēs tev piederam, viss, kas mēs esam, uz taviem noteikumiem. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šajā brīdī aicinu bērnus priekšā. Un tā kā vakar bija tirdziņš un svētdienas skola arī vecākai grupai nenotika, tad šodien uz svētdienas skolu dodas gan jaunākā, gan vecākā grupa. Tā kā nāciet visi. Ko jūs visvairāk gaidat Ziemassvētkos? Jēzus piedzimšana. Ko jūs vēl gaidat Ziemassvētkos? Dāvanas gaidām. Vēl kaut ko mēs gaidām Ziemassvētkos varbūt? Prieku, salavecīti, sniegu, eglīti. Skaistus svētkus, vai ne? Dažādas lietas mēs gaidām, bet mums ir tā lielā žēlastība zināt, ka Jēzus jau ir atnācis šajā pasaulē, un viņa dēļ daudzas no tām lietām, kuras jūs nosaucat, ir iespējamas un iespējams piedzīvot tās ar prieku, jo viņš ir jau nomirs par mūsu grēkiem. Viņš ir viss izdarījis, lai mums nebūtu jādomā, vai būs labi, vai nebūs labi. Viņa dēļ mēs ejam uz svētkiem ar apziņu, viņa dēļ būs labi, jo viņš mūs mīl. Un tāpēc es gribu jūs iedrošināt, bērni, gatavojieties šiem svētkiem ar ticību un pārliecību, ka viņš jūs mīl un ka viņš šos svētkus jums grib sagādāt patiesi dziļus un labus. Un jums skolotāji par to vēl vairāk turpinās stāstīt. Lūksim Dievu. Kungs, mēs pateicamies par bērniem. Svētī viņus šodienas svētdienas skolā. Palīdz, ka viņi var savus sirdis tev atvērt un tu būtu viņu kungs un glābējs. Svētī skolotājus, ka viņi var viņiem ļoti skaidru un saprotam izstāstīt Bībeles vēsti, pastāstīt par tevi, Jēzu, aicināt tevi uzticēties. Palīdz, ka viņi var arī gatavoties Ziemassvētkiem ar prieku, ar pārliecību par to, ka tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un viņi grib tevi sveicināt, viņi grib tevi godināt. Svētī mūs, ka mēs varam savus bērnus audzināt tavam godam, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs jums palīdz. Pirms domājam šodien par Dievu vārdu, es aicinu, ka mēs lūgtu Dievu, uzticētu viņam sevi, uzticētu to, kas notiek mūsu dzīvē, mūsu draudzē, un arī par to cilvēku vai vairākiem, kas ir mēģinājuši šeit piestaigāt uz šo baznīcu ar mērķi kaut ko aiznest. Lūgsim, lai
lai viņi turpina nākt un lai viņi paņem to īsto vēsti no šejienes. Nepārprotiet man, priekšnieks man arī nepārprat, bet mums ir jāpriecājas par cilvēkiem, kas apciemo baznīcu. Mums tikai ir jāskatās līdz kādu iemeslu dēļ viņi apciemo to baznīcu. Es domāju, tas bija priekšnieka akcents. Viņš neteica, ka nevajag laist iekšā, viņš teica, pavērosim un novedīsim to lietu līdz galam. Un kas ir novest lietu līdz galam ar vienu cilvēku, kurš apmeklē draudzi? Ziniet, ko nozīmē novest to lietu līdz galam? Tas nozīmē pasludināt evaņģēliju viņam. Tas nozīmē viņu mīlēt tā, lai viņš satver to īsto, patieso saturu tam visam. Tā kā Dievs viņu mīl, viņš ir tāds pats grēcinieks, kā mēs esam. Un viņam ir vajadzīga glābšana. Un varbūt es pārspīlēju teikšu šajā laikā un brīdī vairāk nekā mums. Jo, ja mēs ticam Jēzum Kristum, mēs zinām, uz kuriem mēs ejam, bet viņš nezina. Vai viņi vairāki. Tā kā te ir kādi gadījumi bijuši un liekas, ka varētu būt arī ne tikai viens cilvēks. Tā kā, bet lūksim Dievu par viņu arī, vai viņiem, un arī par draudzes locekļiem. Anitai Bumanei ir ļoti vāja veselība šajā laikā un brīdī. Lūksim par viņu un par citām lietām. Dievu priekšā nākam. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi visu darījis, lai mēs varētu droši un ar paļāvīgu sirdi nākt Tavā priekšā. Paldies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Un ka nekas no tā, kas notiek mūsu dzīvē, Tev nav nezināms. Viss notiek ar Tavu ziņu. Tad palīdz mums atvērt savas sirdis, savas ausis, dzirdēt Tevi un pieņemt to, ko Tu saki un kā Tu mūs vadi. Palīdz man šai ziņā un mums visiem. Notiek tik daudzas lietas, jo Tu tik ļoti mūs mīli, ka Tu nemīli mūs tikai vienu sekundi dienā, vienā notikumā, bet Tu mīli no sekundes sekundē visu diennakti, visu mūžu. Un Tu runā un runā un runā. Tā palīdz mums dzirdēt un atsaukties Tev. Palīdz arī šodien Tavu vārdu saprast ne tikai savam prātam, bet savai dzīvei, savai praktiskai dzīvei. Tēvs, mēs lūdzam par Anitu Būmani, pieskaries viņai savā žēlastībā un dziedini viņu, ka viņa var atspirkt un būt vesela. Iepriecini viņas sirdi, palīdz, ka viņa var paļāvībā uz Tevi dzīvot. Iepriecini viņas vīru, viņas ģimeni, palīdz viņiem visiem šajā laikā. Mēs lūdzam par citiem, kuri slim, lai Tu palīdzētu arī viņiem, un tiem, kas ir vecumā nespēkā, kas arī varbūt vēro šajā brīdī šo tiešraidi, svētī viņus un palīdz, ka viņi var saukt uz Tevi un paļauties uz Tevi, jo Tu esi visus mūsu grēkus paņēmis uz sevi, visu mūsu nespēku, visas mūsu problēmas, un mēs varam ar Tevi runāt un varam Tev uzticēties. Iedrošini viņus. Mēs pateicamies par Guntai dāvināto veselību, ka viņi var būt kopā ar mums atkal, svētī arī viņu, turpinoši un atspirdzini. Tēvs, tāpat svētī Gunvaldu, turpina arī viņu dziedināt, ka viņš atspirkst. Uzlūko tos cilvēkus, kuri šeit ir kaut ko aiznesuši, tāpēc, ka viņi nepazina Tavu mīlestību. Kungs, lūdzam, apžēlojies par viņiem un sastop viņus un atpestī viņus, ka viņi kļūst par Taviem bērniem un ir laimīgi Tevī, nevis ar to, ko viņi var paņemt no citiem. Jēzu, lūdzam Tavu palīdzību un žēlastību. Lūdzam, svētī mūs šajā laikā, kā apliecinam Tevi. Ir tik daudz dažādas vēsts šajā laikā par to, kā svētkus svinēt, kā justies. Palīdz nesamierināties ne ar ko, kas būtu mazāks par Tevi. Un palīdz mums par to stāstīt un liecināt visos veidos. Tēvs, atspirdzini mūs ar savu vārdu arī šai dienā. Āmen. Man ir prieks, ka mēs varam būt Dievu priekšā šajā dienā un atkal mācīties Dieva ceļus.
Un es aicinu jūs tiešām pacietīgi klausīties, un savā ziņā jāsaka tā, ja ir jautājums, jūs sevi klausoties jautājat, pagaidzi kaut ko nesaprata, labāk paceliet roku un mēģinam to noskaidrot uzreiz, nekā ka es runāju, un viss tas ir nesaprotams. Šodienas tēma ir, cik tuvu pienāk Dievs, un tas joprojām ir droši mums. Cilvēkiem ir viegli runāt par Dievu, un iespējams jums tā pieredze ir līdzīga. Cilvēki ir gatavi parunāt par kaut kādu viņuprāt augstāku spēku, kaut ko, kas viņuprāt viņiem nav saprotams, bet tomēr kaut kur kaut kas eksistē un ir, un ar ko tā kā būtu jārēķinās. Un daļa no viņiem arī drosmīgi sauc viņu par Dievu. Bet jautājums, ko viņi ar to saprot? Un, protams, saprot ļoti daudzas un dažādas lietas. Ir cilvēki, kuri ir gatavi runāt ar Dievu tik ilgi, kamēr tu atļauj viņiem runāt par Dievu, kur viņi paši ir izveidojuši, kas ir viņu priekšstatos. Ir cilvēki, kuri ir gatavi runāt un domāt par Dievu tik tālu, cik mēs nemēģinām pateikt, ka ir tikai viens Dievs un ka viņi var izvēlēties, tā teikt, katrs savu Dievu, tādu kādu viņi vai nu to veido, vai kuram viņi izvēlas ticēt no visiem tiem elku dieviem, kas ir pasaulē. Cilvēki nezina to bieži, ko Bībele saka par dzīvo Dievu. Un par nožēlu arī daudz kristieši nereti runā par Dievu tā, ka tas atspoguļo, ka viņi to nebalsta rakstos. Bībele runā par lielu un dzīvu un mūžīgu Dievu, kurš ir svēts, kurš ir mīlošs, protams, bet kur mums ir jāsaprot uz viņa noteikumiem, nevis uz saviem. Piemēram, paskatieties uz to nosaukumu. Dievs ir mīlestība. Kā tas jums liek justies? Labi, slikti? Tā ļoti labi. Brīnišķīgi. Bet arī uz šo uzrakstu mēs varam skatīties ļoti dažādi. Piemēram, mēs varam teikt, Dievs ir mīlestība. Un neviens no mums nav perfekts. Galvenais, ka viņš ir mīlestība un ka viņš mūs pieņem. Un ka mēs neejam pazušanā vairāk. Un viss būs labi. Mīlēsim tā, kā viņš ir mīlējis. Bet mēs varam skatīties arī no citas puses. Ka Dievs ir taisnīgs un svēts un dusmīgs Dievs, kurš nevienu neatstās nesodītu. Un viņa dusmas ir pār visu cilvēci viņa grēku dēļ. Un tas ir tas, ko Bībele saka. Bet tā kā mēs nekad to nevarētu izturēt, ka viņš ir dusmīgs un nevarētu viņam nekādīgi neko iedot par savas dvēseles pestīšanu, tad viņš sūtīja savu dēlu, kurš nomira par mūsu grēkiem. Un tagad Bībele saka, viņš ir mīlestība, lai tu to sadzirdētu un satvertu. Sadzirdi, viņš ir mīlestība. Kaut arī viņa svētuma dēļ viņam tev būtu jāiznīcina. Un tā ir drusku jau cits piesitiens tur ir. Tas ir apmēram tā, kā iespējams kādi no jums būsiet bijuši līdzīgās situācijās. Man tā ir gadījies, kad man vajag kaut kur tikt iekšā, un tu nokavēji to caurlaides laiku kopā ar to cilvēku, kas ir tas tavs paziņa vai citos gadījumos, kuram ir biļete, lai tu tikt iekšā kādā pasākumā. Un tu piesteidzies pie tiem vārtiem, un es zinu, kā tas ir, kad tas pazīstamais, kurš tev varētu dabūt iekšā, ir tur iekšā, un tu esi aiz tiem vārtiem. Un es gribu parādīt divus veidus, kā var uzvesties pie tiem vārtiem, kur ir tas cilvēks, kuram ir tās tiesības pateikt, vai tu ies iekšā vai nē. Tā viena attieksme ir paklau. Viss kārtībā. Tu taču mīli. Viss ir kārtībā ar mani. Tu nedomā, ka tev vajadzētu kaut ko pret mani, kādas prasības celt. Tev taču man jālaiž iekšā. Un otrs variants ir, es zinu,
ka man vispār nav iespējas te cauri tikt tavai kontrolē. Bet reku viņa dēļ, viņš ir tas, kuram ir man biļete vai kurš man ir uzaicinājis. Reku viņš. Tev ir taisnība, es netieku iekšā, bet viņš ir tas. Un tad viņš pagriež galvu, un tas varbūt pamāja, un es tieku iekšā. Jautājums, kā mēs skatāmies šo uzrakstu? Kā pirmajā variantā, jeb otrajā variantā? Esmu saticis ļoti daudz kristiešus, kur pirmajā variantā skatās šo uzrakstu. Viņi saka, Mārtiņ, kādas problēmas? Dievs ir mīlestība. Kādas tev problēmas? Ļoti maz kristieši skatās tajā īstajā variantā. Es neesmu pelnījis, bet viņa dēļ man ir cerība. Kā mēs skatāmies uz Dievu? Ziemassvētkos, mēs tuvamies Ziemassvētku laikam. Ziemassvētkos Dievs tiešām atnāca tuvu cilvēcei, Kristus personā. Bet cik droši ir būt Dieva tuvumā? Vai tas tomēr ir tik droši, kā mēs tā iedomājamies? Mēģināsim to nedaudz saprast šodien. Sākšu ar dažām rakstvietām no psalmiem. 90. psalms, 2. pants. Pirms kalna radušies, pirms zeme un pasauli radīt, tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs. 135. psalms, 6. pants. Visu, ko tas kungs grib, to viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē. Dievs dara visu, ko viņš grib. Nekas šajā pasaulē nenotiek bez Dieva ziņas. 90. psalms 7-9. Mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā. Tiekam iznīcināt tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savu vaigu gaismā, jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē. Mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Pravieša Nahuma grāmatā 1. nodaļa 6. pants. Kas var pastāvēt viņa dusmu priekšā un kas spēj palikt sveikā viņa barguma karstumā? Un tā mēs varētu lasīt arī citas rakstvietas. Kopš grēkā krišanas laika Ēdenes dārzā visi cilvēki, kā Pāvils saka Efeziešiem 2. nodaļā 3. pantā, ir Dieva dusmības bērni. Arī mēs pirms iepazinām Kristu bijām Dieva dusmības bērni. Grēku dēļ cilvēks nevar būt sadraudzībā ar Dievu. Ja Dievs vienkārši tāpat draudzētos ar jebkuru grēcinieku, viņš būtu korumpēts, viņam nevarētu ticēt. Viņš ir svēts. Bet viņš, būdams mūžīgs svēts Dievs, mīlēja mūs un sūtīja savu dēlu, lai viņa dēls ietu nāvē mūsu vietā. Un mēs to esam tik daudz dzirdējuši un zinām, ka tā ir patiesība. Lai caur grēku nožēlu un ticību uz viņu mēs saņemtu piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu, Kristus personā Dievs atkal ir kļuvis tuvs un pieejams. Protams, vēl jādomā par to, ko tas nozīmē. Un es vēlētos ar jums kopā šodien izstaigāt cauri vairākiem pantiem no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļu. Jūs varat uzšķirt savās bībelēs šo nodaļu, un mēs kādus pantus apskatīsim tur. Bet pirms to darām, es gribu iezīmēt vēlreiz, ka to ir svarīgi darīt katru reizi, kad lasām Jāņa evaņģēliju. Ir svarīgi atcerēties to, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas 30. un 31. pantā. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīts šī grāmatā. Jāņa, viens no lielākiem nolūkiem, ir bijis uzrakstīt kāds konkrēts zīmes Jāņa evaņģēlijā. Bet šīs, kuras viņš ir uzrakstījis, ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai ticot, esot šajā ticībā, jūs iegūtu dzīvību viņa vārdā. Un līdz ar to šeit parādās tā teikt, dubults nolūks. Tie, kas netic, lai ticētu, un tie, kas tic, lai turpinātu palikt ticībā, jo tikai tad, kad tu turpini palikt šajā ticībā, tu iegūsti dzīvību. Līdzīgi kā tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic un turpina ticēt, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tad paliekot ticībā. Un tad sāksim ar Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 1. pantu. Un tas, ko es vēlētos rādīt, ko arī Jānis vēlas rādīt savā evaņģēlijā, ir, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus ir Dieva dēls. Jo šajā jautājumā viss mūsu dzīvība stāv un krīt. Ja viņš nav Dievs pēc būtības, tad nekas nav mainījies. Kā ir teicis Klaivs Staples Lewis, dzīvniekiem piedzimst dzīvnieks, putniem putns, cilvēkam cilvēks. Un tas, kas piedzimst, nav mazāks cilvēks kā tas, kas viņu ir dzemdējis. Un Dievam piedzimst Dievs. Un ne tā kā Jehovas liecinieki māca, ka Dievam piedzimst kāds, kurš ir mazāks nekā Dievs. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar Dievu būtību. Otrkārt, tas ir pretrunā ar rakstiem. Jēzus ir Dievs un nekas mazāk. Protams, jautājums, kā tad to visu salikt un redzēt. Un ja viņš ir Dievs, tad ir tā iespēja kaut nedaudz, patiesībā ļoti daudz, ja mēs ticam, bet ja vēl neticam, tad parādās tā cerība, ka mums varētu būt izeja mūsu problēmām. Un ja mēs ticam, tad mēs redzam pilnīgi un galīgi tā izeja mums ir tāpēc, ka viņš ir Dievs. 1. nodaļas 1. pants. Tie ir Jēzus vārdi. Jūsu sirds, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Cik spēcīgs ir šis vārds? Tas nav tā, jūs ticat Dievam, kurš ir lielāks, ticiet arī man, kurš esmu mazāks par viņu. Nē. Tas būtu līdzīgi, kā tikko būtu runājis mūsu valsts prezidents, un es teiktu, ticiet tam, ko viņš teica, un ticiet tam, ko es jums saku. Un jūs uzreiz saprast, tu gribi teikt, ka tev ir tikpat daudz jātic, kā tam, ko tikko prezidents teica? Un tas ir tas, ko Jēzus domā. Tieši tikpat daudz. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt? Ko viņš ar to grib pateikt? Tēva namā ir mājokļi, viņš iet sataisīt vietu. Vai tev ir teikšana par to, kas tur nonāks? Ja es saku, jā. Tas ir tēva nams, bet no manis ir atkarīgs tas, kas tur būs. Ļoti pretenciozi. Un kad es būšu nogājis un jums vietas sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs, un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Ko šie vārdi pasaka? Šie vārdi pavisam noteikti nesaka to, ka Jēzus traucē tikt pie tēva. Un ja tu nerēķināsies ar viņu, tu tur netiksi. Gluži pretēji šie vārdi saka, ka Jēzus ir vienīgais, kas var nodrošināt tikt pie tēva. Un ja tu nerēķināsies ar viņu, kurš vienīgais tev var dot šo iespēju, kur viņš grib dot, tad tu tur netiksi. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība ne tikai kā mūsu iespēja, bet vēl vairāk kā Dieva nodomāts un Jēzus paša labprātīgi piekrists ceļš. Viņš tam ir piekritis. Būt šis ceļš pie Dieva. Un lai apmierinātu Dievu taisnīgo prasību, ka cilvēka grēka alga ir nāve, tā ir jābūt nāvei, nepietiek ne ar kādu upuri, kas kvalitatīvi būtu mazāks par to, kāds ir pats Dievs. Jo ja Dievam būtu pieņemami, ka par grēku samaksā kāds, kas pēc kvalitātes ir mazāks nekā viņš pats, nekā viņa taisnīguma prasības, tad kaut kas nav kārtībā.
Tas būtu tā, it kā tiesnesis, kur priekšā ir nolemt, kas ir kas, būtu gatavs piešķirt neadekvātu sodu tam, kurš ir izdarījis noziegumu. Un tad, kad tas notiek, cilvēki buntojas. Viņi saka, kaut kas nav kārtībā ar tiesu sistēmu. Lai Dievs paliktu taisnīgs tajā, ko viņš dara, tad viņa taisnīguma prasībai ir jātiek piepildītai saskaņā ar viņa taisnīgumu. Kurš tāds spēj būt? Neviens cilvēks, tikai tas, kurš pats ir Dievs. Un tā Jēzus, būdams Dievs, apklāja grēkus, piepildīdams to visu, kas ir Dievs. Un viņš saka, tikai caur mani ir iespējams nākt pie Dieva. Lūdzu, saskatiet, sadzirdiet, izvēlieties mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Jēzus dzīvoja un darīja visu tā, lai cilvēki varētu redzēt, tur ir Dievs. Un mēs lasām kaut vai tajā pašā Jāņa evaņģēlī 5. nodaļā, ka viss tas, ko viņš darīja sacīja, liecināja, ka viņš ir Dievs. Jūda teica, paga, tu sevi dari par Dievu. Ko tu saki? Kā tu uzvedies? Tā arī bija. Cilvēki saprat, ka viņš uz kaut ko pretendē vairāk nekā būt tikai cilvēks. Un viņš saka, tagad jūs viņu pazīstat, jūs esat viņu redzējuši. Proti, kas ir redzējis Jēzu, redzējis Dievu. Filips saka, interesanti šī nodaļa ir, te ir vairāk viņa mācekļi pieminēti ar saviem jautājumiem. Pirmais Toms, tad Filips, vēlāk Jūda, ne Iskariots. Filips viņam saka, kungs, rāda mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus saka, tik ilgi jau es esmu pie jums, un tu vēl neesi man saprats, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Tātad, kas redz Jēzu, redz Dievu. Jūdi ļoti bijās lietot Dievu vārdu. Lai arī mēs redzam, ka Dieva atklāšanās vecās derības laikā bija ļoti biedējoša. Tomēr Kristus personā Dievs atnāk pie cilvēkiem un atklāja savu žēlastību. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, vairāk panti par to liecina, ka bauslība tika uzdot caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība pasaulē nākus caur Jēzu Kristu. Tur ir vairāk panti, kas par to stāsta. Tātad Dievs nav tikai tāds, no kuru būtu jābaidās, bet Kristus personā mēs iepazīstam, ka Dievs ir kāds, kurš mūs mīl un žēlo un taupa un saudzē. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Viņš apliecina pilnīgu vienotību un saskaņu ar tēvu. Viņa lielums bija vienotībā ar tēvu, nevis unikālā atšķirībā no tēva. Šeit es gribētu, ka jūs šo lietu piefiksējat. Kristus lielums viņa paša argumentācijā ir balstīts viņa vienotībā, nevis atšķirībā. Mēs dzīvojam laikmetā, kad atšķirīgais tiek pacelts kā kaut kas īpašs. Un ja tu vari būt atšķirīgs ar kaut ko, nekautrējies. Un es ticu līdz zināmai pakāpē, un arī jautājums, par ko runa, to arī vajag tā teikt. Bet cilvēki kādreiz par daudz to akcentē līdz tādai pakāpei, kas patiesībā šķir un veicina paaugstināšanos vienam par otru vai otru cilvēku gremdēšanu. Pasakot, es esmu atšķirīgs ar šo, man nekas kopējs ar viņu nav. Tā ir kā tas būtu labāk. Jēzus savā dzīvē dara gluži pretēji, un viņš savu lielumu balsta vienotībā, pilnīgā saskaņā ar tēvu. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis. Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Lai Dievs dod, kā arī mēs
savu īpašo saskaņu ar Dievu meklēt nevis unikālā atšķirībā no citiem cilvēkiem, ar unikālām idejām, bet pilnīgā vienotībā ar Dievu, pieglaužoties Dievam, viņa vārdam, viņa nolūkam, lai saprastu, kungs, kas ir tava griba, ko tu gribi, lai es daru. Lai mēs spētu runāt viņa vārdu, darīt to, ko viņš mums skubina darīt. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Kā mēs lasām šīs nodaļas pēdējā pantā, Jēzus mīlestību uz tēvu izteicās pilnīgā paklausībā, lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Celieties, iesim no šejienes. Viņš pilnīgi paklausīja tēvam visu savu dzīvi, tajā, ko viņš sacīja, tajā, ko viņš darīja. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Ja jūs gribat parādīt, ka jūs esat kopā ar mani, dariet to, ko es esmu teicis. Tieši tāpat, kā es daru to, ko tēvs ir teicis. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule manis vairs neredzēs, bet jūs man redzēsiet, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Viņš novedz to līdz mācekļiem. Mācekļu pieredze par svētā gara klātnību un darbu viņos palīdzēs viņiem vēlāk paskatīties atpakaļ uz to, ko viņi pirms tam nesaprata. Proti, ka Jēzus ir tēvā un tēvs ir viņā, un saprast un atzīt, ka Jēzus ir tēvā, mācekļi ir Jēzu, Jēzus ir viņos. Tas būs gara darbs. Kāpēc tad Jēzus varēja teikt, es esmu tēvā un tēvs ir manī? Gars nodrošināja šo perfekto sadraudzību. Kristībā redzamā veidā viņš nonāca pār dēlu. Viņš saka, tas tā ir. Es pilnīgā saskaņā ar tēvu esmu, pilnīgā saskaņā ar gara darbu manī. Un kādu dienu jūs arī, kad jūs dabūsiet to pašu garu, jūs visi sapratīsiet, ko es domāju par savu saskaņu ar tēvu. Par to, ka tu negribi nemaz citādi. Ka tu tiecies pēc tā, lai tas tā būtu. Kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un tam parādīšos. Proti caur svēto garu. Un tad trešais māceklis šajā nodaļā, Jūda, saka tādus vārdus, kā tas nāk, ka tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulē. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Tātad Dievs un Jēzus mājos kristiešos ar svēto garu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas manis sūtījis. Interesanti ir Jāņa Kristītāja vārdi. Jāņa 3. nodaļā, 31. 32. 34. pants, kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem, un tas ir Kristus. Ko viņš skatīs, proti Jēzus, pirms viņš nāca no debesīm, ko viņš skatīs un dzirdējis, par to viņš, nonākdams šeit, dod liecību. Un 34. pants, jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dievu vārdus. Un tas ir viņš, jo bez mēra viņš dod savu garu. Kam? Pirmkārt dēlam. Bez mēra. Jānis Kristītājs to redzēja. Tāpēc viņš spēja tā runāt. Tāpēc viņš spēja atspoguļot pilnīgi 100%, ja drīkst teikt, vienotību ar tēvu, ka viņš nerunāja neko no sevis, nedomāja neko no sevis, nedarīja neko no sevis. Tāpēc, ka Dievs bez mēra dod savu garu. Vai mēs tam ticam, ka tas arī mums tā tiek nodrošināts?
40. pants. Jo es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas man sūtījis, tas man ir pavēlējis, ko lai es saku. Tas ir 49. pants vēl, ja? Ko lai es saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība, tāpēc visu, ko runāju, es runāju, kā to mans Tēvs man ir sacījis. Jāņa 14.10. pants. Vai tu netici, ka es esmu Tēvā un Tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Pilnīgi vienotība. Tūlīt pabeigsim šo nodaļu. 25. pants. To es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvs Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Ja viņš jau dēlā ir bijis un piepildīs savu misiju, dēlā būs bijis viss tā saskaņa. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tas jums mācīs visu un atgādinās, ko es jums esmu sacījis. Un Jēzus pats mācīja lietas, ko viņš pats bija dzirdējis no Tēva. Un tagad, kad viņš to visu ir pateicis, ko viņš ir dzirdējis no Tēva, Svētais Gars, kas bija viņā, turpinās darboties kristiešos un turpinās runāt par to, ko Jēzus ir teicis. Pilnīgi vienotība no Tēva uz dēlu, no dēla uz viņa mācekļiem ar gara darbību. Viņš to nodrošinās, Jēzus saka. Un mūsu uzdevums tad ir dzirdēt viņu un sludināt to, ko viņš mums māca un atgādina par Jēzu. Un šajā kontekstā Jēzus tad arī saka šos vārdus. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūksts un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizēju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan neniek nespēja, bet lai pasaule zina, ka es Tēvu mīlu un daru, ko Tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šejienes. Kāpēc Jēzus varēja teikt, es aizēju pie Tēva, Tēvs ir lielāks nekā es, un ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos. Jūs tiešām priecātos, ka es eju prom. Filipiešiem 2. nodaļā mēs lasām, ka viņš atstāja godību, iztukšoja sevi, kļūdams cilvēkiem līdzīgs un kalpa kārtā būdams atdeva savu dzīvību pie krusta. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļā. Daži panti no paša sākuma viņa lūkšanā. Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro, pagodina oriģinālā. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodina tevi. 4. pants. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un 5. pants. Tagad pagodini tu man, Tēvs, ar to godību, kas man bija pie tevis pirms pasaule bija. Ja jūs man mīlētu, jūs priecātos, ka es eju prom. Tēvs pagodina man bija godība, un ja jūs man mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju. Tā bija godība. Jūs man mīlat, bet es jūs neatstāšu. Es sūtīšu jums aizstāvi. Viņš izgaismos visu, kas es esmu priekš jums uz šīs zemes. Un viņš jūs gatavos tai pašai godībai. Tēvs ir lielāks. Es piepildu viņu nolūks. Un kādu dienu, kad viss būs piepildīts, viss tiks atdots Tēvam, lai viņš būtu visiekš viss. 1. Korintiešiem 15. nodaļa. Jēzus ir perfekts, pilnīgs Dievs. Bet Dieva nolūku ietvaros viņš izpilda kādu misiju, tāpat kā Svētais Gars. Starp viņu un Dievu, un Svēto Garu un Dievu nav pilnīgi nekādas
pretrunas, tur ir pilnīgi vienotība, viņi pēc būtības ir viens. Jāņa 10. nodaļa, Jēzus saka, es un Tēvs, mēs esam viens, tas ir pēc būtības. Ne kā personas, bet pēc būtības. Tātad Jēzus personā Dievs pienāca tuvu pie cilvēkiem. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu, un jautājums, cik tuvu Dievs var pienākt, lai tas būtu droši. Un šeit tā atšķirība sākas. Ja mēs nepieņemam viņu par to, kas viņš ir, tad tas nekad nav droši. Ja mēs pieņemam, tad tas ir droši. Jēzus ir upuris, un tikai tāpēc tas kļūst droši. Ja Dievs būtu atsūtījis vēl vienu likumu, un nevis žēlastību un patiesību, Jāņa 1. nodaļa, nekas nebūtu kļūst drošāks. Bet viņš sūtīja dēlu, atklādam žēlastību un patiesību. Ir tāds vīrs, Mark Lorī, un viņš ir sacerējis kādai dziesmai vārdus, kas tiek dziedāti. Viņš pats arī to dzied. Es vēlētos, kaut jūs to varētu noklausīties. Viņš to dzied angļu valodā. Un dziesma saucās Marija, vai tu zināji? Es vēlos tos vārdus nolasīt. Un viņš it kā sacerēdams šo dziesmu runā ar Mariju. Un viņš ieliek tādu interesantu domu par Jēzus piedzimšanu. Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis kādu dienu staigās pa ūdeni? Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis glābs mūsu dēlus un meitas? Vai tu zināji, ka tavs mazulis ir atnācis, lai tevi padarītu jaunu? Caur jaunu piedzimšanu, vai ne? Šis bērns, kuru tu esi dzemdējusi, drīz dzemdēs tevi. Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis padarīs aklu cilvēku redzīgu? Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis nomierinās vētru ar savu roku? Vai tu zināji, ka tavs mazulis ir gājis, kur eņģeļi staigā? Un, kad tu noskūpst savu mazo zēnu, tu esi noskūpstījusi Dieva seju. Aklie redzēs, kurlie dzirdēs un mirušie dzīvos atkal, klibie lēkās, mēmie runāsi, jēra slavu. Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis ir kungs pār visu radību? Marija, vai tu zināji, ka tavs mazulis kādu dienu valdīs tautas? Vai tu zināji, ka tavs mazulis ir debesu pilnīgais jērs? Šis guļošais bērns, kuru tu turi, ir lielais es esmu. Ļoti spēcīga, skaista dziesma. Tikai un vienīgi pieņemot Kristu par to, kas viņš ir, šāda žēlastība kļūst pieejama. Jesajas 9. nodaļa, 5. pants, Jēzu sauc par varano Dievu, par mūžīgo Tēvu. Un Bībele rāda, ka pats Dievs savā autoritātē un valdīšanā dalās ar savu dēlu. Un Mateja evaņģēlija 28. nodaļā Jēzus varēja pilnīgi pārliecinoši teikt, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jāņa 3:35, Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. 1. Korintiešiem 15, jo tas viņam ir visu nodevis zem viņa kājām, bet, kad saka, viss viņam nodots, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu visiekš viss. Efeziešiem 1, 20, 22, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei. 1. Pēters 3:22.
kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Bībele rāda, ka tas, kāds ir Dievs un ko Dievs dara, ir tas, kāds ir Jēzus un ko Jēzus darīja. Un Jēzus bija spārāks par visu, kas bija šajā pasaulē mums līdzās, par nāvi, par slimībām, par dabu. Un viņa ienākšana pasaulē atklāja Dieva žēlastību un mīlestību. Bet nākot viņa priekšā, kā Dieva priekšā, ir svarīgi, kas notiek mūsu sirdīs. Ja mēs neatzīstam viņu par glābēju un kungu, tad vai mums? Un kaut arī daudz bezdievu neko nepiedzīvo šajā dzīvē no tā Dieva soda, un 73. psalms saka, kur tad, kas tad, kāda atšķirība? Pasties, kā tie bezdievi dzīvo, un viņiem nekas nenotiek. Tad tomēr kādu dienu viss tiks nolemts. Vai mēs pieņemam Kristu par to, kas viņš ir? Es bieži dzirdu arī kristiešu aprindās tādus vārdus, kad kristieši saka viens otram, nāc Dievu priekšā, esi tu pats, uzdrošinies, nāc, esi tas, kas tu esi. Ja tas ir viss, kas tiek pateikts, tā ir šausmīga maldu mācība. Tad, kad tu nāc Dievu priekšā, tad pats galvenais nav esi tas, kas tu esi. Tas ir tas, ko pasaule māca. To es varu lasīt internetā, avīzēs, vai ne, par māksliniekiem. Viņš ir tas, kas viņš ir. Tad, kad tu nāc Dievu priekšā, tad nedomā par to, ka tu esi tas, kas tu esi. Domā par to, ka tu izdzīvos viņa priekšā, balstoties uz to, kas viņš ir. Ja tu viņa priekšā domās par to, ka tu esi tas, kas tu esi, tad tevi cauri. Pat slapi vieta nepaliks. Tad, kad tu nāc viņa priekšā, nedomā par to, ka tu esi tas, kas tu esi. Domā par to, kas viņš ir. Un viņš ir žēlastība, Jēzu Kristu. Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Tikai jautājums ir, vai tu pretenciozi skaties uz šiem vārdiem. Vai tu skaties uz šiem vārdiem ar cerību un vienīgo iespējamību, ka viņa dēļ es varētu to piedzīvot. Viņa dēļ. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, mēs esam tavā priekšā. Tik ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē ir tādas, kurās mēs pēc savu prātu gribam visu regulēt, darīt, kārtot, izdomāt. Jo mēs dzīvojam ar pretenciozu attieksmi. Gal galā tu taču esi mīlestība. Palīdz mums, Jēzu, vienmēr atcerēties, ka tikai tevis dēļ mēs esam apžēloti. Un ja ne tu, tad kā lai mēs pastāvam? Palīdz mums pazemīgi līksmoties šajā žēlastībā. Vienmēr nāk tavā priekšā un, kā lasām Pētera 1. vēstulē, bijībā aizvadīt laiku, kur esam nodzīvojuši bez tevis. Palīdz, kungs, mums mesties tavas glābšanas un žēlastības pilnajās rokās vienmēr no jauna un pateikties un slavēt. Lai mūsu dzīve kļūst kā pateicība tev, nevis kā augstprātīga, pretencioza, sava prāta izdzīvošana. Kungs, lai mūsu dzīve vienkārši izplūst tavā priekšā kā vienīgā iespējamā dzīve,
kā vienīgais iespējamais dzīvesveids, kur atdodam Tev, nevairs sev. Palīdz, Jēzu, ka mēs zinātu, ka vienīgā drošība Tev priekšā mums ir Tevis dēļ. Palīdz mums tā dzīvot, tā mīlēt, tā lūgt, tā liecināt, tā strādāt, tā ģimenē uzvesties savā starpā un tā tālāk. Tavs vārds, lai ir slavēts. Āmen. Dziedāsim kopīgi kājās piecēlušies 584. dziesmu. 5, 8, 4. Ved mani Dievs un mana
gaismo tavs zvaigžņu zelts, kā ceļinieks, kur taisu savu telti, lai manī gaismo tavs zvaigžņu zelts. Bet manī Dievs tik tavos taisnos ceļos, dod laimīgu, kuram citiem neliek ciest. Sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos, un visu ļaunu liec par labu vērst. Sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos, un ļaunu liec par labu vērst. Uz tava altara tev slavu lieku, kam mani putekli tu gaismā cel. Liec strādāt mums, dod žēlastības laiku, lai mana Tēvu zeme aug kā zeme. Liec strādāt mums, dod žēlastības laiku, lai mana Tēvu zeme aug kā zeme. Paldies, Tēvs, ka varam Tev uzticēties. Svētī mūs, ka Tev godinām ar savu dzīvi. Palīdz, ka varam piepildīt to, kas Tu esi un ko Tu esi nodomājis mūsu dzīvē, būdam pakļāvīgi un paklausīgi Tavu garu vadībai. Jēzus vārdā. Āmen.